Tīklā TTT leģendas dzimšana. Filma stāsta par pirmo sieviešu basketbola komandu, kas 50. iedvesmo visu Latviju. Aktieri, saņēmuši scenāriju, pēta savas lomas. Kā padomijā piepildīt savus sapņus, pielāgoties, bet nepadoties. Gadiem glabāti noslēpumi. Kā piemuļķot PSRS. Tad mēs varam runāt latviski. Es mācos, bet runāju nepārāk labi. Zini, mēs iesim uz vissmagāko vietu Latvijas vēsturē, uz Čekas pagrabiem, jo tu esi tas sporta pāraudzītājs, kas māk uzbūvēt sistēmu, kura sportisti pa kuru stučī. Un, lai to saprastu, man liekas svarīgi, ka tu satiec īstus cilvēkus, kas to ir pieredzējuši. Es eju viens. Tu esi viens, jā. Krievu aktieris Artūrs Smoļaņinovs jau 3. gadu dzīvo un strādā Latvijā. Par atklātu pretkaru nostāju viņam dzimtenē Krievijā draud 15 gadi cietumā. Tur šādas stūrmājas diemžēl nav muzeja, bet joprojām vieta nežēlīgām represijām. Dāmas un kungi, laipni aicināti Čekas cietumā. Visparastākā reģistrācijas telpa, vai ne? Pie šī krēsla sēž kāds Čekas reģistrātors. Visparastākie jautājumi. Adrese, vārds, uzvārds, par radiniekiem, par draugiem, viss kas cits. Viss, kas ir ķešās, kas ir kabatās cilvēkam, jāņem laukā. Liek izvērt kurpšņores, ciksnes, Protams, sievietēm bija kādreiz tādas zeķturi kaut kādu, viss, kas ir no gumijas, pilnīgi viss vēl kārā. Visas drēbes jāģerb nost, visiem jāizģerbjās pa pliko. Liek atvērt muti, paskatās mutē, jāpaceļ rokas, padus pārbauda, pietupjās, pakaļā pirkstu iebāž. Ko zina, varbūt šitam vīram Kalašņikovs ir vai kaut kāds automāts, jāpārbauda. Kāpēc tā darīja? Lai to cilvēku pazemot, lai viņš pirmajās minūtes uzreiz saprast, tu vairs neesi cilvēks, ja tu esi arestēts. Viss. Tagad dāmas pirmās, kungi ir muguras, visus pratinājuši. Es visu saprotu. Viņš tak ir čekists, kā tad savādāk. Informācija tad bija pats svarīgākais. Čeki, ko teiksim, gribēja izzināt. Protams, čekisti izmanto dažādas metodas. Piemēram, gumijas steks, visparastākais steks, nekāda problēma, vai ne? Kāpēc ar steku? Ja cilvēkam sita roku, kas notiek? Sāp šeit, šī vieta. Kas notiek ar steku? Sitiena brīdī gumija aptver jūsu ķermeni un sāpes, protams, ir no šejienes līdz turienē. Nav nekas patīkams. Bet, ko zina, ir dažādi cilvēki. Viss mainās, protams, 53. gada martā. Nosprāgst Staļins. Pēc 53. gada pilnīgi citādāk pratināšana, neviens vairs nesit, bet praktiski pēc 50. gadiem Hruščova apkušņu laikā pratināšana, tad smadzeņu skalošana. Mūsu izcilākie sportisti, starptautiskos sacensību uzvarētāji paceļ Spartakiādes karogu, kas augstu gaisā plīvos 7 dienas. Es domāju, ka sportistiem bija, man ir stāstījuši arī studenti, kad pie viņiem aiziet uz universitāti, pēdējā kursā, kas mācījās, kam bija labas atzīmes. Viņi arī mēģināja viņus savervēt. Katrā grupā, kura kaut kur brauc uz ārzemēm, viens bija noteikti, kas ziņoja par otru, un bija vēl viens, kas ziņoja arī par to. Kaut kāds ķēpes visiem bija, kaut ko tur spekulēs, kaut ko viens ārzemēn atstājis zem spilvēna. Ikarus, parasti tas bija ikari un šķēpes. Tas bija... Kas vēl, jā. Kas vēl būtu labāk. Apkopējām stādāju, kas jau visu to zināja tur, ārzemēs, tādā viesnīcā. Un viņi mierīgi, viņi zināja, kas viņai ir paredzēts, viņi paņēma, atstāja naudu vietā un es nāku mājā un man zem spilvēna nav. Tātad tā bija atstrādāta sistēma. Tā bija vispārējā sistēma tāda. Tāpēc Čekas cilvēki zināja visu, to abrīnojumu. Visi zināja, ka arī komandā ziņotājs. Reiz pirmais, kurš tas, kas te ziņo, no kur jāuzmanās. Parasti viņi bija saucamie pelēkie cilvēki, kas nekrīt acīs, tādas vajadzēja. Un parasti tie bija komandā tādi, ne jau pirmās personas. Pirmās tas bija veltīgi dabūt. Dzidra Uztupe Karamiševa, Rīgas TTT un visas pasaules basketbola zvaigzne.
Viņa bija pirmā, kas Latvijas no basketbolistiem tika ārā un tika pēšas izlasē toreiz. Un dabīgi attiecīgi viņa jau arī mēģināja apstādāt, lai viņa domā tā, kā vajag pašam cilvēkam. Bet viņa bija ļoti noslēgta un tāda, viņa nepadevās un labāk arī man klusēja. Viņa tā arī netika savērvēta. Es domāju, ka ne. Tēvam vispār nepatika par to runāt. Man māte stāstīja. Kad viņš vēl bija spēlētājs, viņš bija pazudis uz veselu dienu. Pazuda uz veselu dienu. Atgriezās naktī un sita galvu pret sienu. Stāstīja, ka viņš ir atteicies sadarboties ar VDK un viņa karjera tagad ir beigusies. Viņš teica, viss, mana basketbola karjera ir beigusies. Viņi man atriepsies. Kā basketbolistu viņi mani ir nobeiguši. Bet tā kā viņš bija viens no labākajiem Eiropā, un es domāju arī pasaulē, viņu nevarēja neņemt izlasē. Kad viņš bija treneris, viņu piespieda. To gan es viņam pajautāju, kāpēc tu iestājies partijā? Viņš man atbildēja īsi. Mani piespieda. Un māte man izstāstīja, ka tēvs bija atteicies, bet viņu pierunāja. Politehniskās universitātes rektors Baršauskas. Viņš teica, Stepas, arī es neesmu komunists, bet arī man bija jāiestājas. Un stājies iekšā, un esi galvenais treneris, un braukās pa pasauli, un varēs stāstīt. Es esmu lietuvietis, un mūs okupēja, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tā kā tas Baršauskas bija liela autoritāte, mans tēvs viņam paklausīja. Mums scenārijā ir tāds moments, kad VDK darbinieks, lai ietekmētu cilvēku, uzliek uz galda pistoli. Sakiet lūdzu, vai tāds gadījums varēja notikt realitātē, vai tā ir taisnība, ka izmantoja tādas metodas? Tā bija. Un tēvs toreiz mammai izstāstīja, ka viņu noturēja veselu dienu, un īsāk sakot, tie VDK cilvēki visu laiku izdarīja spiedienu. Kamēr notika saruna, visu laiku uz galda atradās pistole. Tas jā, man to māte stāstīja. Katrā mazākajā grupā bija kāds VDK ziņotājs, un mēs par to zinājām. Es zināju, kurš bija Statibē ziņotājs. Es pat zinu, kurš tas bija Vefā. Statibē tieši tā arī bija. Mēs 4. sēdējām, dzērām šņābi. Un uz rīta pusi viņš pateica, Džeki, es būšu tas tur. Un mēs bijām ārprātā, bet viņš teica, būs tieši labi, es jums palīdzēšu, es taču esmu savējais. Lūk, tā bija. Jā, nedod Dievs. Bija jāizdara izvēles un jāpaliek cilvēkam. Bet tas, nu jā. Вот это да. No šī cietuma pilnīgi neviens nav izbēdzis. Pilnīgi neviens 50 gados. Pēdējais ieslodzītais šeit bija tikai viens pats, Leo Hiršons. Jā, tas bija šeit 8. kamerā. Pilnīgi viena gulta, vai ne? Kas viņš ir? Parasts cilvēks, jā. Pēdējais viens pats, viens pats. Viņam bija loks vaļā, jā. Loks bija vaļā, un viņš parādīja dzirdu. Latvijas padomju, augstākā padomja ir pieņēmusi lēmumu. Latvija izstājās no Padomju Savienības. Viņš sāka klapēt pa logu, laidiet mani ārā. Viņš pats jums izstāstīs, ko es te stāstīju. Bet jā, viņš atnāk ciemos kādreiz tāpat, kā jūs ekskursijā neiziet un nekāda vaina. Ko? Viņš ciemos nāk? Protams, atnāk iedzeram dažreiz. Kā tad savādāk? Tur kamerā? 89. gads. Kādēļ jūs izsakoja? Par ko jūs iesēdināja? Par to, ka es Latvijai atjaunoju daudzpartiju sistēmu. Jūs nodarbojāties ar politiku? Tad jau tā viļņošanās bija tik liela. Es jau pirms tam biju Zviedrijā. Un Zviedrijā tur attiecīgi arī tur jau es tiku sagatavots darbībai šeit. Es biju apmācīts pie ģērmaņa, dažādu veidu psiholoģijās, gudrās lietās, arī tā pati fizionomika, tad viņi sāk attīstīties tikai, vai ne? To es biju izgājis cauri. Jā. Man bija 2 izmeklētāji.
Tā viņi abi, tā teikt, dupletā ap mani ņēmās. Ne? Vēl, teiksim, standarta variants, sliktais, labais izmeklētājs. Ja? Viens, teiksim, uzdod vienu jautājumu, vai ne? Tu vēl neesi paspējis uz viņu kaut ko atbildēt, vai ne? Kad attiecīgi otrs jau uzdod otru, pēc tam uzreiz pirmais atkal jau kaut ko tādu. Jauc tev galvu vienkārši kārtīgi, vai ne? Viņi arī uz mani to mēģināja, vai ne? Tikai, nelīdzēja viņiem. Kā ir jāuzvedas nopratināšanā? Pirmais noteikums. Nereaģē. Nereaģē uz provokatoriskiem jautājumiem. Izmantojot, teiksim, tavu ģimeni, tavus ģimenes locekļus un visu ko tam līdzīgi. Un tās viss man arī bija iekšā. To es jau zināju visu. Katrā gadījumā es varēju pārbaudīt gan tās psiholoģijas nianses visas, gan attiecīgi to fizionomiku, kur pēc cilvēka sejas, pēc kustībām, pēc acu kustībām var noteikt visu, kas viņi ir un attiecīgi cik viņi stipri un ka es viņus varu pārspēt. Viņi nebija nekādi stiprie psihologi. Tas, ko viņi prata, tas aprobežās praktiski ar standarta čekas variantu, kur agrākos laikos šitādiem te bungāja. Ne? Laikam galvenās pārdomas, ka ļoti pareizi un ļoti nepieciešams šos jautājumus vajag atklāt. Vajag par šīm lietām stāstīt un rādīt, kā tas notika patiesībā. Jo no turienes, no kurienes es aizbraucu, tajā valstī šī šausmīgā sistēma turpina strādāt. Tā tur cilvēkus bailēs. Tā ļoti iespaido sabiedrību un cilvēkus ar to, ka viss tiek pārinterpretēts un padara to sabiedrību, kurā es dzīvoju praktiski visu savu dzīvi, slimu. Un es aizbraucu tāpēc, ka negribēju būt daļa no šīs sistēmas. Negribēju kļūt par necilvēcīgu egoistu.